Mani sauc Farhats, par ko šodien runāsim. Tēma ir ceļš no iestrēguma uz gandarījumu darbā. Kāpēc es par šo tēmu runāju? Tāpēc, ka es esmu diezgan daudz laika pavadījis iestrēgumā. Pēdējo reizi tas bija viss 24. gads un daļa arī 25. gada, un pirms tam vēl daļa 23. Nu, faktiski 2 gadi. Tāds periods, kad es plūdu pa dzīvi un vispār nezināju un nevarēju arī atbildēt sev uz jautājumu, ko darīt, kāpēc darīt un kāpēc es nevaru sev atbildēt uz to jautājumu. Te arī nākamajā kadrā ir foto no tā laika, es tur kāpju Gruzijā kalnā, pilnīgi sagrūzījies. Un, tas arī ilustrē to sajūtu, kā ir, kad ir iestrēgums. Tad nav gandarījuma. Nav rezultātu. Viens no šiem diviem visbiežāk nav. Nevar izlemt, ko darīt, vai ja priekšā ir 2 vai vairāk ceļi, kuru ceļu iet, un tas viss notiek ilgstoši. Te nav runa par to, ka dienu, nedēļu vai pat mēnesi. Un tad pretēji savukārt, kā izpaužas, kad ir gandarījums, nu, tas izskatās savukārt, un sajūta ir tāda, ka ir enerģija iekšēja un ir prieks darīt to, ko es daru. Ir dabiska iedvesma, nāk idejas, arī iespējas no ārienes, un ir diezgan liela skaidrība par nākamajiem soļiem. Varbūt nevis gadam un 10 gadiem, bet vismaz ko uz priekšu darīt šodien, rīt, pēc mēneša un 2, 3, tas tā kā ir kārtībā. Un pamazām nāk arī rezultāti. Tas ir, lai ieliktu to ietvaru, no kā uz ko mēs ejam. Un tad līdz ar to mans mērķis, ko es gribu šodien iedot jums, ir tādu visaptvarošu bildi, kas var iedot skaidrību par iestrēguma cēloņiem, idejas risinājumiem un ticību tam, ka atrisinājums ir, viņš ir iespējams. Tā pašā laikā šis nav kurs brīnumos. Mans solījums nav, ka noklausoties šo vai arī aprīlī aizejot uz darbnīcu, notiks brīnums un tur nekas vairs dzīvē, nekādu problēmu nebūs. Galīgi ne par to. Pats esmu racionāls skeptiķis īstenībā pēc būtības. Bet tagad es gribu nomērīt temperatūru. Kā to izdarīt? Es palaidīšu aptauju Zoomā. Tātad lielāks vairums ir nevaru izlemt, kuru ceļu iet. Tad otrā vieta ir nav ne gandarījuma, ne rezultātu, un trešā vieta ir nav gandarījuma. Tā, labi. Un tas cits variants ir samērā maz, tad auditorija ir atnākusi, jūs esat atnākuši uz īsto vietu. Labi, tad ļaujiet man turpināt. Vēl mazliet par te bija pieminēts multitaskings, es par tādu praktisko pusi gribu pieminēt. Mēs atnākam kaut ko darīt, un šī bilde, piemēram, ja šie cilvēki ir atnākuši trenēties, ja viņi tagad tajā otrā rokā, ar kuru balstās uz grīdas, paņemtu telefonus rokās, lai atvērtu Instagramu vai TikToku, viņiem tajā brīdī treniņš beigtos ar sasistu degunu un iztērētu laiku. Līdz ar to mans priekšlikums vai lūgums ir pamēģināt nofokusēties. Es saku pamēģināt, tāpēc, ka man pašam arī ir grūti virtuālās vidēs veselu stundu nofokusēties. Bet pamēģināt neko citu paralēli nedarīt, aizvērt citus logus tā, lai priekšā šis tikai. Un tad, noslēdzot ievada daļu, gribu iepazīstināt ar sevi. Kāpēc šī bilde? Šī bilde ir no mēnesi apmēram veca. Tas ir viens seminārs, ko es vadīju Igaunijā. Man patīk tā atmosfēra, kas tur bija. Seminārs tieši par to pašu tēmu, sirdsceļš darbā. Un, ja par mani, tad punkts 1, esmu pats piedzīvojis vairākus iestrēgumus, vienu arī ļoti garu. Punkts 2, tad, kad no sava iestrēguma biju izgājis, sanāca saruna ar draugu. Draugs savukārt bija līdzīgā situācijā, un viņš man prasa, tu man vari palīdzēt, varbūt, un tad no tā, vai tu man vari palīdzēt, radās ideja uztaisīt klātienes darbnīcu, kura sākumā notika pie manis mājās, kur viņš arī bija, un tad tas bija tas, kā vispār viss šis te par sirdsceļš darbā tēma iesākās. Punkts 3. Es esmu mentors pārsvarā uzņēmumu vadītājiem un vadības komandām, reizē arī pasākumu un workshopu vadītājs. Tagad nesen arī esmu atsācis būt arī DJs. Un punkts 4 un pēdējais punkts manas tēmas, par ko es domāju un strādāju ar cilvēkiem, ir sirdsceļš darbā, iekšējā attīstība, jeb ceļš pie sevis un vadības komandu sadarbību vispār, kā veidot un vadīt stipru vadības komandu. Tā, tas pa mani. Tagad par to, ko mēs šodien šeit darīsim, jeb kāda būs programma. Mēs iziesim cauri 6 daļām. Es ceru, ka paspēsim
Pirmais ir, kāpēc un kā veidojas iestrēgums darbā, otrs, kā to risināt. Tad pastāstīšu par aprīļa darbnīcu sirdsceļš darbā. Tad izstāstīšu divas individuālas prakses, ko katrs pats var izdarīt pēc šī webināra. Pēc tam būs izloze, kur viens cilvēks varēs dabūt dāvanā dalību aprīļa meistarklases pirmajā nodarbībā, un tad vēl būs laiks jautājumiem un atbildēm. Šī sesija tiek ierakstīta, bet jautājumu un atbilžu sadaļa netiks ierakstīta. Tāpat ierakstā neparādīsies nekas, ko jūs esat rakstījuši čatā. Tā, labi, ķeramies tad klāt. Pirmais, ar ko es gribu sākt, ir kāpēc un kā veidojas iestrēgumi un kāpēc es ar šo gribu sākt, tāpēc, ka es tagad aizmirsu, kurš bija tas viedais cilvēks, kurš teica, ka noskaidrot īsto jautājumu jau ir puse no atbildes. Tātad tas, ar ko mēs īsti dīlojam, ar to vajadzētu sākt saprast. Un te es gribu sākt ar dabu, un no dabas man nāk prātā, arī no pasakām, bet šī ir pasaka, bet par dabu pasaka, par neglīto pīlēnu pasaka. Tiem, kas varbūt viņu nav lasījuši vai piemirsuši, tur īsumā ir tā, ka gulbis nokļuva pīlēnu vidē, un viņš augot pīlēnu vidē, apkārtējie viņam teica, un viņš pats domā, ka viņš ir diezgan vai ļoti nesmuks pīlēns. Un tā viņš domā līdz brīdim, kamēr viņam viss tas galīgi piegriezās, un viņš aizgāja projām no pīlēnu vides un nejauši atrada gulbjus. Un tad viņš saprata, ka viņš īstenībā ir gulbis, un ar to viņa iestrēgums dzīvē beidzās. Tas ir viens no dabas stāsts. Un otrs no dabas stāsts ir par tārpiņu un tauriņu. Un iztēlosimies, šis te radījums, viņš sākumā piedzimst labi kā oliņa, pēc tam viņš ir tārpiņš. Un tagad pēkšņi viņš sāk vienā brīdī dzīvē just, ka viņu viss sāk raut krampī un vilkt iekšā kaut kādā cietumā. Bet viņa sapnis bija izveidot lapu graušanas impēriju. Viņš redz, ka apkārt visi grauž lapas, un man būs milzīga impērija ar lapu grauzējiem. Un viss, un totāls iestrēgums gandrīz dāva, ja? Bet tad pēc tam viņš top par tauriņu. Tas ir otrs iestrēguma veids. Kāpēc es par šiem runāju, kāpēc es viņus ieliku vēlāk, tas stāstā izvērsīsies. Tagad atnākam pie mums savukārt, pie cilvēkiem. Kā schematiski izskatās iestrēgums? Ir punkts A, tas ir tur, kur es esmu. Punkts B, tas ir tas, ko es gribu, kur es gribu nokļūt. Tiem, kas nezina, kur gribu nokļūt, punkts B ir gribu zināt, ko es gribu. Līdz ar to vienmēr punkts B ir. Un tad, ja viss ir vienkārši, ja tas nav runa par transformatīvu dzīves situāciju, tad cilvēks agri vai vēl nokļūst no punkta A uz punktu B. Tur dažreiz jāpieliek vairāk piepūle nedaudz un tā, bet tas ir izdarāms. Bet agri vai vēlu katram cilvēkam pienāk dzīvē situācija ar nepārvaramu šķērsli. Tas kalns vidū. Un tad, ko mēs darām? Parasti mēs, tā kā tas tārpiņš, nepako es tajā kūniņā negribu iet iekšā, es cīnīšos. Un tā cīnīšanās izpaužas tā, ka es analizēju situāciju, un tad es rīkojos ar spēku, tāpēc es šo kustību tādu izdaru. Angliski saucas brute force. Mēģinu izsisties cauri tam kalnam vai pārkāpt viņam pāri, bet katrā ziņā ar brutālu spēku atrisināt situāciju. Nesanāk vēlreiz, nesanāk vēlreiz, nesanāk vēlreiz. Vai arī kādā brīdī tad padodos, pasaka, tas vispār nav mans mērķis, un braukšu uz laukiem un ganīšu aitas. Bet tas ir tas, kas veido schematiski iestrēgumu, jo šo kalnu nav jāpārvar šādā veidā īstenībā. Tas, kas ir jāizdara šajās situācijās, ir jāatlaiž pretestība, ir jāpieņem, ka šis ir nepārvarams kalns, viņu nevar un viņu nav jāpārvar. Un tā vietā, tad, kad cilvēks atlaiž pretestību, tad parasti atnāk skaidrība par to, par ko īstenībā tas viss ir. Un tad var notikt iekšējā transformācija. Un tad, kad ir notikusi iekšējā transformācija, tad vai atnāk pilnīgi cits mērķis, vai arī to iepriekšējo mērķi kļūst relatīvi viegli sasniegt. Viņš tā kā atnāk un notiek pats no sevis. Lai šo schematiku ieliktu dzīvē, es caur savu piemēru izstāstīšu. Bilde no 23. gada. Te mēs esam ar kolēģiem, kas ir atbildīgi galvenokārt par pārdošanu. Pārdošana nevedas, slikti iet, mīnusā strādājam. Ja mēs šeit paskatīties uz manu seju, viņa nav īstenībā priecīga. Tas ir tas, kā es izliekos, ka viss ir labi pēc sejas izteiksmes.
Jo īstenībā nu, negāja lietas, un tad, kad es to pušingu atlaidu, tad reizē atlaidu arī kolēģus. Un gandrīz pats sevi arī atlaidu. Un tad bija tas laiks, kad es gāju 24. gadā pašplūsmā tādā. Nu, nevarēja izdomāt, kā atrisināt to, ka mēs nevaram piesaistīt vairāk klientus, jo nomainot pārdevēju situācija nerisinājās, ar kaut kādām mārketinga klasiskām tehnikām situācija nerisinājās. Nu, tas bija mans kauns, es viņu nezināju, kā atrisināt. Tikmēr tajā 24. gadā, nezinot, ko darīt, es sāku darīt to, ko vienkārši gribas darīt. Un viena no tām lietām bija, es sāku organizēt pie sevis mājās vakariņas ar domu. Tas bija tāds formāts, kur sanāk draugi un paziņas, mēs kopā gatavojam, un pēc tam mums ir diskusija par dziļām dzīves tēmām. Un tas man riktīgi patika, cilvēkiem arī patika, un tad gada beigās es sajūtu, ka īstenībā šo formātu vajag atvērt vispār cilvēkiem, ne tikai maniem draugiem un paziņām. Un tas ir tas, kā tapa uzņēmēju un vadītāju atziņu vakariņas, kas tagad ir kļuvušas diezgan populāras, nāk katru mēnesi diezgan daudz cilvēki, un caur turieni nāk klienti savukārt. Bet šis ir tas veids, kā tas kauns tika apiets, nevis ar brutālu spēku, bet atlaižot situāciju un saprotot, ka viņu vispār var kaut kā citādāk risināt. Nu, tas ir piemērs schematiski un caur manu piemēru. Bet tagad, pāanalizējot, kāpēc notiek iestrēgums dzīvē, tad visu šo te saliekot kopā, es teiktu tā, ka tāpēc, ka cilvēks iet pret savu dabu un divos veidos. Viens ir nepielāgojies saviem dzīves posmu uzdevumiem, un otrs ir, ka ir izveidojis iekšējais konflikts, pretēji spēki spiež. Kā tas izskatās? Par dzīves posmiem, te to analogiju es turpinu, viņus, protams, var teikt, ka viņi ir vairāk, bet es tā pieauguša cilvēka dzīvē un tik tālu, cik es pats esmu nodzīvojis, es par tiem posmiem. Tad pirmais posms ir izveidot tādu kā trauku, profesionālā pieredze, sociālās prasmes. Manā dzīvē viņš bija apmēram līdz 33 gadu vecumam. Un otrais ir saturs tam traukam, kas ir ceļš pie sevis, jeb iekšējās transformācijas un dziedināšana, kas ir sirdsceļš darbā, jeb kļūt par tādu pasaules dabas ekosistēmas daļu un no sirds darot to, kam es esmu paredzēts. Un tas ir autentiskais ceļš dzīvē, darot, piedzīvojot to, uz ko es esmu aicināts piedzīvot dzīvē. Un tad pa vidu, protams, ir garāks vai īsāks pārējais posms, kurš piedevām spirāles veidā var brīžiem šķist, ka jau viss ir skaidrs un atkrist atpakaļ. Un tas ir šis te posms, kad tas tārpiņš pārtop par tauriņu. Tas ir par dzīves posmiem un pretestību viņiem. Un par iekšējo konfliktu savukārt ir tā, ka paņemsim situāciju, nav gandarījuma, kaut ko būtu jāmaina vai nevaru kaut ko izlemt. Bet ir liels bet. Pirmkārt, ir visādi ārēji apstākļi. Ir jāpelna nauda, laiks ģimenei ir jāpavada. Sakot, ārēji apstākļu dēļ, visādas saistības, viss kaut kas, man nav vietas, kur kaut kādas izmaiņas ieviest. Un piedevām vēl iekšēji, nav motivācijas, kādam depresija, kauns, viss tāds sastinguma sajūta izveidojas. Bet ir jāatrisina kaut kā situācija, un tāpēc, ko darām parasti tāpēc izdarām spiedienu. Sakot, zobus darīt vairāk, tur pašmotivācija, ChatGPT, celšos 5 un iešu augstā dušā un tam līdzīgi. Un tas viss rada aizvien pieaugušu iekšējo spiedienu, un tad vēl parasti cilvēki mēģina to spiedienu kaut kur nolaist. Alkohols, saldumi, Netflixī, tur ļoti daudz sportot vai iet kaut kādā ārprāta garīgumā, ego izdzēšana un tam līdzīgi. Un tad viss šitas izveido noslēgtu sistēmu, kas no vienas puses uztur to visu, kā tas ir, bet tai pašā laikā sajūta kļūst aizvien sliktāka, tāpēc, ka dziļumā rodas jautājums, bet vai tas ir viss? Vai tas ir tas, kāpēc es dzīvoju? Un šis te iekšējais konflikts ir tas, kā parasti cilvēki piedzīvo sastrēgumu. Kāpēc tas tā notiek? Es pirms stāstīt, es pamēģināju uzzīmēt, kāpēc tas tā notiek. Te apakšā tas dzeltenais ir tas sirds ceļš darbā un dzīvē, un pa virsu ir visi tie uzslāņojumi, un šis te ir tas iestrēgums ar to iekšējo enerģijas saspīlējumu. Un es tagad viņu izvērsīšu informatīvi, ko tas nozīmē. Tad kāpēc ir tas saspīlējums izveidojas?
Pirmkārt, un šis nav par jums, jo cilvēki, kam ir šis, viņi neatnāk uz šādu ne webināru, ne arī ko citu dara. Tas ir tad, kad ir fiksācija totāla, kad cilvēks uzskata, jā, viss ir slikti, bet nav vērts neko mēģināt, neko darīt, tāpēc, ka nekas tāpat nemainīsies, un es neticu, ka kaut kas mainīsies. Ai, da kāda jēga? Bet tas nav par jums. Nākamais ir prāta cilpa, ko es ilustrēju ar to kalnu. Tad es redzu situācijas, viņu izanalizēju, rīkojos, atkal analizēju, atkal rīkojos, analizēju, rīkojos. Prātā, prāts rīcība, prāts rīcība, prāts rīcība. Nākamais ir neskaidrība. Es neredzu savu situāciju objektīvi, un to jūs varat redzēt uz draugu piemēru, kad kāds draugs stāsta savu situāciju, un mēs no malas viņu redzam pilnīgāk nekā cilvēks viņu redzot iekšā. Un arī tas, ka es neizdzīvoju viņu pilnvērtīgi, ir aizliegums just emocijas, nejust to, ko es jūtu, vai arī pat neapzināties, ko es jūtu. Tad nākamais ir zema enerģija kopumā, un zema enerģiju veido nevis fizisks nogurums, viņu veido nepildītas saistības pret sevi un citiem un pašsodīšana. Es to nedaudz izvērsīšu vēlāk. Tad nākamais ir dažādi iekšēji ierobežojumi un aizliegumi. Mums šis formāts nedod laiku, lai ieietu dziļi viņos visos. Es tikai vienu piemēru iedošu. Piemēram, ēna. Ja manā ēnā ir apspiests, ka mans tēvs bija brutāls un tāpēc es būšu labiņš, tad caur šo būšanu labiņam es nogriežu milzīgu resursu, kas man ir. Tas nenozīmē, ka man jākļūst brutālam. Bet es esmu uzlicis lielu iekšēju ierobežojumu tam, kas un kāds es varu būt un ko es varu darīt dzīvē. Un tad visbeidzot tas viss rezultējas ar automātiku. Mēs automātiski uztveram lietas, piedzīvojam viņas sajūtu ziņā automātiski un reaģējam automātiski. Un tas viss izveido slēgtu sistēmu atkal. Bet pretī tajā pašā laikā ir tas, ka es visa šī te dēļ nedzirdu vai ignorēju sirds balsi, to, kas zīmēmā bija tā apakšā, tā dzeltenā sadaļa, un tāpēc eju pret savu dabu. Bet tajā pašā laikā daba ir nepielūdzama. To tārpiņu ievilks tajā kokonā neatkarīgi, vai viņš grib vai negrib to. Un šis viss tad izveido divus spēkus, kas spiež viens pret otru. Un tas arī ir tas iestrēgums. Tad rezumējot, iestrēgums veidojas tāpēc, ka eju pret savu dabu, nepielāgojos dzīves posmu uzdevumiem un ir iekšējs konflikts cilvēkā iekšā. Jā, un tagad kā to visu risināt? Par risinājumu es gribu piedāvāt šādu te bildi, puzles bildi, ar domu, ka, kā es sākumā teicu, šis nav Course in Miracles vai kurs brīnumos. Es nepretendēju, ka es jums iedodu puzli, es jums mēģinu iedot vienu puzles gabaliņu. Jo katrs jāliek savu puzli, jūs noteikti visu kaut ko esat darījuši un darīsiet arī pēc šī. Arī man ir tā, ka es pirms pusgada mēģināju saskaitīt, man sanāca, ka es esmu apmēram 5000 stundas investējis pašizziņā, neskaitot grāmatu lasīšanu un klausīšanos, bet ejot uz meistarklasēm, psihoterapiju, darbnīcām, workshopiem dažādiem un tam līdzīgi. Tad ļoti daudz es esmu darījis, un man ir bijis arī tā, ka es eju, daru vienu gadu vispār paralēli vienlaikus 2 psihoterapijas grupās gāju. Un nekas nenotiek, šķiet nav nekādas jēgas un sāc pamazām zaudēt cerību, bet tad vienā brīdī hop un notiek izmaiņa, bet nevar jau pateikt, ka to izmaiņu radīja tas konkrētais brīdis, kurā es biju. Vienkārši uz to brīdi viss tas sākumulējās, tā puzle jau bija tik liela salikusies, ka tas viens gabaliņš viņu tikai palīdzēja uztaisīt kvalitatīvo lēcienu, bet tas viens gabaliņš nav visa puzle. Nu tā, labi, tad par risinājumu. Kā produktīvi risināt iestrēgumu soli pa solim? Pirmais solis ir nepieciešams iet ārā no sastinguma un no zemes enerģijas. Es pastāstīšu arī par katru soli nedaudz vairāk, cik laiks atļaus. Tad otrs ir palielināt, paplest savu sapratni par situāciju, kurā es īstenībā esmu. Un secībai šeit arī ir nozīme. Tad trešais solis ir kārtot apkārtējo pasauli, tad apzināties un transformēt iekšējo pasauli, un tad izsapņot jauno realitāti. Un visbeidzot plānot un rīkoties, šitas ir tas, ko mēs parasti ikdienā visu laiku darām, tāpēc es par šo vispār nerunāšu šodien, jo to ir jādara pašu pēdējo, esot tādā patiesā iestrēgumā. Tad tagad pa katru, pirmais par to sastingumu un zemo enerģiju. Pirmais solis ir nepieciešams atlaist kontroli un akceptēt situācijas bankrotu. Vienkārši sev pateikt, ka šitas nedarbojas, es nezinu, kā panākt, ka tas darbojas, un tas pagaidām ir ok, es atlaižu kontrolis pār situāciju.
Es to dažreiz iztēlojos tā, ka tu iegulies laivā, saliec rokas šitā un ļauj, lai tā laiva pelt, kur viņu nesīs. Tajā pašā laikā vairumam cilvēku ir regulārie darbi, saistības. Man tas ir bijis visus šos gadus mentorings. Tur ir svarīgi turpināt to darīt un darīt ar mīlestību. Tad tas, kur mēs atlaižam kontroli uz izmaiņu, es necenšos panākt izmaiņu ar brutālu spēku. Bet tas, kur ir manas saistības, ko cilvēki no manis sagaida, to es daru un mācos darīt ar mīlestību. Tad beigt darīt to, kas dzen zemāk. Manā gadījumā tas bija alkohols un pavadīt laiku stulbas filmas skatoties, tur kaut kādus thrillerus. Un sākt darīt to, kas ceļ augstāk. Manā gadījumā tas ir laiks dabā, tas ir laiks ar draugiem, free flow dejas un vēl vairākas lietas. Un it īpaši sāk darīt to, ko gribas, un neprātot, kāda no tā jēga. Es jums devu to piemēru ar to vakariņu organizēšanu, un es vēl vienu piemēru iedošu. Eju vienu dienu pa cēsīm, ienāk prātā man sajūta, vispār nekad tāds nebija bijis. Gribas uztaisīt to, ko sauc intuitive board, tā kā izgrēzīt no žurnāliem visu kaut ko un salīmēt. Es davai ķeros klāt, sapirku žurnālus, graizu, līmēju un pievēršu uzmanību viena bilde. Vienā bildē viens cilvēks, viņu sauc Nini. Palasīju žurnālā par viņu rakstu un liekas, baigi interesants cilvēks. Es viņu aizrakstīju Facebookā, vajag satikties. Viņu labi satiekamies. Tā es viņu satikos, parunājām par dzīvi vairākas reizes. Sarunu ietekme ar viņu mēnesi vēlāk esmu Kiprā. Kiprā iepazinos ar šī latviešu fotogrāfa Inga Bitere. Pilnīgi nejauši satiku viņu Kiprā, iepazināmies tur, un tad viņa pēc tam ir tās fotosesijas, kuras izmantoja mārketingā, viss ir viņas fotografēts. Pēc tam savukārt caur kontaktu ar Ingu iepazinos ar Litu, dzējas Lita, tad viņa rakstā intuitīvo dzēju cilvēkiem. Lita man uzrakstīja dzējoli 24. gada vasarā būtībā festivālā, kurš man ļoti virzīja pēc tam tālāk iziešanā no mana iestrēguma. Tā ir tāda ķēdīte, kur es ar prātu absolūti nekad nespētu izdomāt, kā iziet no iestrēguma, bet man šī ķēdīte ir ļoti palīdzējusi. Tad nākamais ir vairot skaidrību par situāciju. Te ir 2 punkti. Viens ir vispusīgs savas situācijas audits. Runājiet ar mentoriem vai iet uz grupu kaut kādiem workshopiem, kur var ieraudzīt sevi labāk un apzināties visas savas emocijas un dot vietu tām būt. Tad trešais ir kārtot apkārtējo pasauli, un ar to ir domāts, tūlīt interesanti, vai atvienosies kāds no zvana, notrigeros varbūt kādu, bet visas nepildītas saistības pret citiem cilvēkiem, bardaks un pāri darīšana mūs tur iestrēgumā arī. Tas pievieno tam, ka mēs esam iestrēgumā. Gan pret citiem, gan arī pret sevi, protams. Jo ir tā, ka katram cilvēkam ir jāpiedzīvo tā sekas, ko es palīdzu piedzīvot citiem, ja bumerangs dzīvē. Tā. Tad 4. ir par iekšējās pasaules apzināšanos un transformēšanu. Apzināties, kas manī darās, kas ir viss tas man vēl neapzinātais, kas mani ierobežo, transformēt to, nevis apspiest. Ko ar transformēt domāts? Piemēram, manā ēna ir lepnība. Ja es savu lepnību apspiestu, tad šī te webināra nebūtu. Jo tā pati enerģija tieši ir tam, lai varētu uzrunāt cilvēku grupas. Tas ir piemērs transformācijai. Un trenēt apzinātību. Un, starp citu, šo te 3 neesamība vai enerģijas neinvestēšana šajos 3 izvēršas par neizbēgamu likteni cilvēka dzīvē. Tad 5. punkts ir izsapņot jauno realitāti. Un piedevām ir tā, ka ja tie iepriekšējie soļi ir labi izdarīti, tad pie šī dažreiz pat nav vispār nekāda piepūle jāpieliek. Viņš vienkārši notiek pats no sevis. Bet, protams, ir arī prakses, ko var darīt. Un tās visas prakses ir virzītas uz to, lai sevi satiktu ārpus prāta. Piemēram, meditācija, piemēram, izdejot savu situāciju, izzīmēt savu situāciju, aktīvās iztēles rakstīšana. Tad visi tie veidi, kā es sevi varu satikt to savu apakšējo slāni, kas tajā bildē bija, kurš nav prāta slānis. Un tajā palīdz dzīve parasti dodot pavadienus dažādus, tvert šos pavadienus. Kāds kaut kur uzaicina atnākt. Prāts nesaprot, kāda no tā jēga, bet aiziet un ļaut tam piedzīvojumam notikt. Un šeit es vēl gribu īsi pavisam pieminēt par misiju un funkciju dzīvē, ka misija
Un sirdsceļš darbā nenozīmē nodarboties tikai ar savu misiju. Tas nozīmē nodarboties ar misiju un funkciju. Misija tas ir tas, ko man dzīvē ir likusi iemācīties, un ko es esmu ļoti dziļi sapratis, un kamā es varu citiem cilvēkiem palīdzēt, un kas man sagādā prieku un gandarījumu ļoti lielu, pat ja man nemaksā par to. Funkcija savukārt ir tas, kur mani dzīve ir atvedusi, ņemot vērā visas manas prasmes, zināšanas, spējas, resursus, kontaktus un ko es šobrīd daru. Es esmu pasaules ekosistēmas sastāvdaļa ar savu funkciju. Es esmu bite dzīvē. Un mana funkcija ir, ir palīdzēt apaugot ziedus un nest medu. Un manā gadījumā mana funkcija ir palīdzēt uzņēmējiem veidot spēcīgas vadības komandas, kamēr mana misija ir palīdzēt cilvēkiem atrast un iet sirds ceļu darbā. Un tā tad nenomest funkciju. Tāpēc, ka ja mēs nometam funkciju, mēs atkal ierobežojam savu realitāti. Nu tad tas ir par produktīvo risināšanu, ko es gribēju izstāstīt īsi. Te, lai noķertu sajūtu sev, skatoties uz šiem 6 soļiem, iet ārā no sastinguma un zemes enerģijas, vairot skaidrību par situāciju, kārtot apkārtējo pasauli, apzināties iekšējo pasauli un transformēt un izsapņot jauno realitāti, es gribu jums pajautāt, kurš solis visvairāk piesaista? Nu, ir sajūta, ka tur mani velk tajā investēties iekšā. Protams, šis ir webinārs, te tā pārskrienot tiek pieminēts, bet es jūtu, ka mani velk. Man tajā vajag iet iekšā. Un kurš solis rada vislielāko pretestību? Nu, tā kā negribu vai bail vai nav jēgas ar to nodarboties. Es atkal ieslēgšu aptauju. Tad, kurš no soļiem visvairāk piesaista iet ārā no sastinguma un apzināties transformēt iekšējo pasauli, un kurš rada vislielāko pretestību, nepārsteidzoši kārtot apkārtējo pasauli, izsapņot jauno realitāti, jo no zemes enerģijas to nav īsti iespējams izdarīt savukārt. Labi, turpinām mūsu stāstu. Tagad es gribu mazliet pastāstīt par aprīļa darbnīcu, bet bez reklāmas, arī vairāk kā stāstu pastāstīt. Es jau minēju, ka es esmu daudz viskaut ko darījis ar sevi, un es sev no savas pieredzes zinu, ka solo man ir ārkārtīgi grūti. Es eju uz riņķiem, viens pats kaut ko darot. Tāpēc es esmu ļoti daudz visdažādākajās grupu praksēs piedalījies. Vienu gadu 2 pat grupās vienlaikus. Šeit bilde ir no grupas prakses Gruzijā, tur bija vīru pasākums. Kāpēc vispār darbs grupās ir vērtīgs? Tur ir vairāki punkti. Viens ir, ka tur ir vadīts process, kāds procesu vada un tur telpu, bet otrs ir, ka vajadzīgi citi cilvēki, kas man spoguļo mani atpakaļ, un caur kuriem es sevi varu iepazīt labāk un piedzīvot sevi. Protams, arī es citiem palīdzu. Pie tam grupā ir nevis random cilvēki, bet tieši tie, kas ir atnākuši ar līdzīgu motivāciju, un viņi saprot, ko mēs te darām, kas notiek un kā viens otru atbalstīt. Tad tas, ka šī kopējā kolektīvā enerģija palielina atbildību darīt to, ko es apņemos darīt, atnākot uz grupu. Un plus tas ekonomē laiku, tāpēc, ka es nevis meklēju un taustos, bet šeit ir gatavs process iedots, kam iziet cauri un kas ir strādājis citiem cilvēkiem. Un tas ir tas, kāpēc varbūt vērts apsvērt, piedalīties klātienes grupā aprīlī. Par ko tā grupa būs? Viņa saucas Darbnīca Sirdsceļš darbā, notiks Rīgā. Tur būs tikai prakses. Tāpēc arī tiem, kas pieteiksies uz to grupu, bet kuri nebūs redzējuši šo webināru, viņiem viņš būs jānoskatās, jo visa teorija ir šeit, un tur būs tikai prakses. Mēs tur izdarīsim to, par ko es šeit runāju, kas būtu jāizdara 4 sesijās, un strādāsim grupā, pāros, individuāli, un plus vēl būs mājasdarbi, ko izdarīt. Un tās būs 4 klātienes sesijas Rīgā. Vairāk arī nekādu reklāmu nestāstīšu, bet es šeit uzaicināju pievienoties šim zvanam vienu no dalībniekiem, kas ir dalībniecēm, kas ir bijusi šajā grupā. Pagājušajā gadā piedalījās Signe Robinsone, kas ir Etrīts dibinātāja un vadītāja. Viņa šeit ir arī zvanā. Signe, vai es tev izslēgšu screen share, es gribu palūgt tev, vai tev izdodas šobrīd ieslēgt mikrofonu? Jā, es ieslēdzu. Super, labi. Un tad cilvēkiem, lai jūs redzētu, kur ir tie, kas runā, jūs varat arī Zoomam augšējā
labajā stūrītī tur ir tāda poga view, un tur var izvēlēties multispeakeru, un tad jūs redzēsiet priekšā izceltus tos cilvēkus, kuri šobrīd runā. Signe, super, liels paldies, ka tu atnāci, vai tu vari varbūt iesākt ar to, ka iepazīstināt ar sevi īsumā, kas tu esi, ko tu dari? Jā, sveiki visiem. Mani sauc Signe. Es jau 5. gadu vadu Retrītas platformu, un iespējams, ka kāds jau ir bijis un kāds ir redzējis, bet tā ir platforma, kas apvieno dažādu holistisko prakšu praktizētājus. Mums šobrīd ir vairāk par 200 partneriem. Un lietotājiem savukārt ir vieglāk pārskatīt, vieglāk un es teiktu arī caurspīdīgāk pārskatīt, kas tad ir pieejams, kādi ir pakalpojumi, kādi ir dažādi pasākumi. Mums ir arī ļoti daudz satura par šīm tēmām. Pagājušajā, man liekas, mūs apmeklēja kopumā 50,000 dažādu cilvēku. Tā kā es domāju, ka pašizaugsmē nu, tā kā kļūst aizvien populārāk un populārāk, un droši vien arī tāpēc daudz no mums esam šeit, jo šī iekšējā vajadzība par to. Paldies tev. Tu biji pagājušajā gadā tajā darbnīcā, Sirdsceļš darbā. Varbūt kāpēc tu nāci uz to? Ja mēs noņemam no to, kas tev piedāvāja, bet kas bija tavs iekšējais, kāpēc tu uz to nāci? Um, nu, Tad es biju gandrīz neuzsācis. Man liekas, mēs pagājušajā kaut kad maijā laikam sākām tikties, un tas ir gandrīz gads pagājis. Uz to mirkli es vadīju platformu gandrīz jau 4 gadus. Un man bija tā sajūta, ka es viņu īsti nekur neju, nav progresa, ne finansiālas atdeves, ne arī tāda izaugsme, un es nezināju, uz kurieni un ko un kā. Un tas galvenais uzstādījums, ar ko es strādāju visas šīs, mēs arī laikam tikāmies 4 sesijas, ja, bija par to, ka es tā ir mana platforma, bet es nespēju tā kā. Es nespēju fiziski ķermenī ownit, tas ir kaut kas mans, bet es nespēju uzņemties pilnu atbildību un pateikt, jā, tas ir mans, un es ļoti lepojos ar to, un ir kaut kādas lietas, kas sanāk, bet ir kaut kādas lietas, kas nesanāk. Bet tiešām pateikt, ka tas ir mans, jo visu laiku tas, ko es darīju, un tas, ka es veltīju visu savu laiku, it kā dzīvoja bišķiņā ārā no manis, ne manī, nebija tāds saslēgums. Un jā, šo 4 sesiju laikā es izgāju ļoti labā kontaktā ar to, un no tā laika īstenībā kopš pagājušā gada ļoti daudz kas ir mainījies. Es tieši gribēju tev jautāt nākamo jautājumu, ko tu tur pieredzēji. Starp citu, vakar mēs ar Signiju sačatojām, WhatsAppā es Signijai rakstu, Klau, es tev laikam nesūtīšu jautājumus iepriekš, lai mums sanāk pilnīgi improvizācija šeit. Un Signe man raksta, labi, ok. Tad, Jā. ko tu pieredzēji tur atnākot? Ko es pieredzēju? Pirmkārt, es ilgāku laiku nebiju gājusi uz grupām, jo man likās, ka grupas nav man. Man ļoti patika būt grupā, un kā tu arī teici, ko dara grupas, grupas izspoguļo. Tas sadarbības partneris visu grupas laiku ļoti izspoguļoja kaut kādas manas lietas un uztveres ne tikai darbā, bet arī personīgajā dzīvē. Un tu savukārt vedot cauri tiem uzdevumiem, man atļauj labāk arī saprast to, kas es esmu un ko es gribu, un noņemt kaut kādus arī bišķiņ tos uzstādījumus, kā vajag, kā tu teici, to spiedienu, jo es visu laiku īstenībā spiedu. Es gāju ar milzīgu spiedienu. Visus tos gadus es gāju ar spiedienu, un, protams, ka es spiedu, man spieda lauks, spieda man pretī, un tā rezultāta nebija. Un pagājušajā gadā tas, kas notika pēc grupas, es sāku kaut kādus, kā tu teici, neloģiskos soļus. Mēs sākām retrītā taisīt arī klātienes tikšanās, kuras īstenībā ļoti daudz inspirējos no tevis, no cita formāta, kur mēs bijām kopā, bet noteikti arī no šīs prakses. Taisīt tādas klātienes tikšanās brokastīs un kaut kādas citas lietas, kuras it kā loģiski nenes lielu pienesumu biznesam, bet viņas man deva prieku, viņas pacēla enerģiju, viņas nesa prieku arī mūsu sadarbības partneriem, un tas lauks tā kā varēs sākt plesties arī ar tādiem neloģiskiem soļiem, kā tu teici. Mhm. Ja tu vēl paskaties, vai ir kaut kas vēl, kas tev pamainījās, nu pirms un pēc bija citādāk? Jā. Jā, nu tad es vadu platformu, bet man ir šī ļoti super neloģiskā daļa, ko es tagad arī tā kā, jo es varu teikt, ka es viņu saucu par kosmonautu, un tajā šo uzdevumu laikā, īpaši noslēgumā, kad tika strādāts pie tā tiešām, ko tu gribi, kā tev tā bija dīčejošana, ko tu arī tagad dari, man ir šīs netveramās lietas, pat ļoti tādas nosacīt, varbūt spirituālās un ezotēriskās, man ļoti, ļoti aizrāva.
Bet man liekas, ka tas dzīvo kaut kur tā kā ārpus manis, un ja es viņu tā kā ielaidīšu vairāk sevī, tas kaut kādā veidā diskvalificēs, ko es daru caur retrītu un tādā, nu, it kā reālajā dzīvē, un tā daļa dzīvo tikai manā iekšpasaulē. Un šogad, jā, burtiski tikko februārī es uztaisīju pirmo kosmonautu salidojumu, kur atnāca vēl tādi paši, vai bišķi vairāk, vai bišķi mazāk, tikpat dīvaini cilvēki kā es. Man likās dīvaini, bet īstenībā mēs esam ļoti normāli un darām ļoti krūtas lietas dzīvē, bet mums katram bija šī iekšējā daļa, kur dzīvo tikai iekšā. Un caur šo projektu man īstenībā atnāca citas iespējas, un mums arī retrītam šogad šis mēnesis bija pats ienesīgākais, kāds mums vispār bijis. Un es vispār gan nebiju retrītā, jo es strādāju uz kosmonautu salidojumu, bet vienkārši tā enerģija bija uzcelta tik augstu, ka arī retrīta laukā viss notika. Nu, tas tāds ļoti neloģisks skaidrojums, bet tā viņš bija. Bet tanī meklēju toreiz to strādāt, vēl pat pārējiem pāriniekam par to stāstīju. Un man nebija skaidrības, kā vispār tos var integrēt un savienot, jo man tās likās vispār divas nesavienojamas lietas tajā mirklī. Starp citu, šis, ko tu saki, es arī to piedzīvoju, ka darot to, nu, uz ko ir tas arī dziļais aicinājums, kas nav profesionāla darbība. Manā gadījumā tas ir free flow dēļas spēlē, tas ļoti daudz enerģijas iedod, bet tā enerģija iestrāvo pilnīgi visur citur pēc tam arī iekšā. Jā, jo ir kaifs, ir prieks un ir aizrautība, un tad tā kā viņš tā kā izplašās uz visām tavām, nu, tā kā uz visu tavu dzīvi. Jā. Kā tu teiktu, nu, ja tev kāds cilvēks jautātu, ir vai nav vērts man nākt, nevis nu, tādu jā, ej, bet kad ir vērts nākt un varbūt kad nav? Kad ir vērts. Nu, es pirms sevis laikam uz workshopu jau biju nosūtījusi savu māsu un savu labāko draudzeni, un uz šo es arī ieteicu savai otrai labākajai draudzenei. Nu, es domāju, ka šobrīd ļoti daudz iet cauri, manā tuvējā lokā arī iet cauri tam, ka tā kā bija senāk, kā tu varbūt arī liki poliņā, ka rezultāts ir, bet vairs nav gandarījuma, vecam vairs nestrādā un ir liela neskaidrība par jauno vai vispār nav skaidrība. Nu, tā kā vispār ir pazudusi virziena sajūta. Tas varētu būt, manuprāt, ļoti, ļoti labs brīdis. Un, nu, manā gadījumā, tad, kad es gāju pagājušajā gadā, man nebija ne rezultāta, ne gandarījuma. Nu, tagad man ir abi. Man patīk tas, ko es daru, un man arī beidzot sāk nākt rezultāts. Nu, man liekas, ka šobrīd pasaule mainās tā lielā telpa mums apkārt, un mums pilnīgi prasa pāriet jaunā līmenī, bet izdarīt to vienam ļoti grūti. Un tad tāds, man liekas, šāds gaidants. Un tas, ka tu redzi, ka arī citi cilvēki, un tavuprāt, varbūt viņi pat likās ļoti veiksmīgi cilvēki, bet iekšēji viņi iet cauri tam pašam, kam tu tanī mirklī, arī ir ļoti palīdzoši, un pat es teiktu tāda dziedinoša, terapeitiskā sajūta caur to ienāk, un tāda, ok, man viss ir kārtībā, šis process, kuram es iziešu cauri. Jā, paldies, ka tu arī biji, kad tu saki, atsūtījusi māsu un draudzeni. Es viņas atceros pasākumā. Darbnīcas lapā ir arī viņu atsauksmes ieliktas iekšā. Labi, varbūt tad noslēgumam jautājums, kāpēc tu piekriti šodien atnākt padalīties? Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi mans draugs, tu atbalsti vienmēr mani, es atbalstu tevi, un visur, kur es esmu bijusi kaut kādos tavos projektos, pasākumos, es vienmēr esmu iznākusi ļoti priecīgā, ļoti iegūsi, un ap tevi arī vienmēr pulcēs ļoti forši cilvēki, un tāpēc es gribēju būt arī šeit, paskatīties, kas šodien ir atnācis, un nes tālāk to labo, ko tu nodevi man, es mēģinu nes tālāk. Super, paldies tev, Signe, vai tu arī paliksi tagad uz jautājumu atbilžu sesiju, gadījumā kāds tev jautās? Jā, man 11. nākamais, līdz 11. Okay. palikšu. Jā. Labi, paldies. Tad paldies, Signe, tev par tavu stāstu. Varbūt rezumējot, šitas atkal ir mans rezumējums, nevis Signes, un es to savu rezumējumu veidoju balstoties uz savu pieredzi un uz to cilvēku atsauksmēm, kas ir nākuši. Kāpēc varbūt vērts nākt uz tādu klātienes darbnīcu ir, ka viens ir, tas dod izpratni par tieši saviem iestrēguma cēloņiem un risinājumiem, tad otrs, tas dod vairāk iekšējas brīvības, mazāk iekšējā konflikta, skaidrību par savām spējām un potenciālu un sirdsceļu darbā un enerģiju savam ceļam. Un šis ir tāds mans kopsavilkums. Un tad pavisam praktiskā informācija. Mēs tiksimies 4 trešdienas no 1. aprīļa no 5 līdz 9 Rīgā. Maksimums 30 dalībnieki. Šobrīd, vismaz no rīta bija 6 vietas jau nopirktas, tad vēl maksimums 24 ir pieejamas. Cena ir dalībai 300 eiro, bet līdz 24. martam piesakoties 240 eiro.
un reģistrācijas maksa ir 60. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, lai piedalītos reģistrējamies, samaksājot 60 eiro. Ja pēc pirmās sesijas būtu sajūta, ka negribas turpināt, tad var arī neturpināt un pārējo nemaksāt. Bet tajā pašā laikā man ir lūgums nenākt tādā turismā tikai. Nu, tas būtu tā kā neiet uz operu ar domu, paskatīšos tur pirmā cēliena, pirmo pusī, bet nu, tā jau man plielam tur jau pēc tam vakariņas sarunātas ar čomiem. Es tur nemaz neplānoju uz visu operu palikt. Tā, ne. Tas ir vienkārši vēr, nu, tam, lai nav tā liela riska sajūta cilvēkiem, kas nepazīst šo visu. Un būs saite e-pastā uz pieteikšanos, tā kā droši. Tagad, kā solīts, individuālās prakses, izloze un tad jautājumi atbildes. Skatos pulkstenī, palicis maz laika, tāpēc tā sāku Pinokio balsī ātri runāt tagad. Pirmā prakse – saruna ar šķērsli. Kā to darīt? Uzzīmēt ar roku savu šķērsli, ar otru roku. Es jums iepriekš rādīju tādu intuitīvo zīmējumu. Tas ir piemērs tam, ka nevis schematiski zīmē tur schēmu, es te šeit un tur tas, bet paņem papīru, čupu ar zīmuļiem krāsainiem vai flomīšiem un zīmēt jebko, kas nāk ar otru roku. To visu uzzīmēt un pēc tam ap un par to meditēt. Es esmu pavadījis stundām ilgi, piemēram, guļu vannā, nolieku sev priekšā to zīmējumu un es uz viņu skatos un ar viņu runāju. Ko tu man māci, ko tu man dod, kur tu mani ved, kas tu tāds esi vispār, ko es par tevi nezinu, ko es nesaprotu. Nu, tur tos jautājumus paši izdomāju, tā ir saruna. Tev pretī ir kaut kas tev ir šobrīd vajadzīgs. Jo tas šķērslis nav tāpēc, lai tevi dzīvē bloķētu, bet lai tevi transformētu, tev par labu. Tātad tas ir pirmā prakse. Saruna ar savu šķērsli. Viņa šķiet, kas tad tur, bet viņa ir ļoti jaudīga. Otrā prakse ir 3 jautājumi dienas grāmatā. Šo arī, starp citu, cilvēkiem, kas nāk uz darbnīcu, arī dodu darīt pirms darbnīcas. Tātad 3 nedēļas, katru dienu ar roku kladē. Atbildēt sev uz vieniem tie pašiem 3 jautājumiem. Kāpēc es daru to, ko es daru? Kā tas ir, kad mani mīl? Un ko es patiesībā gribu? Kā es gribu justies? Un katru dienu sev rakstu atbildes uz šiem jautājumiem. Es arī esmu gājis, tur eju pārgājienā visu dienu un izvēlos vienu no šiem jautājumiem, piemēram, un visu dienu domā tikai par vienu no šiem 3 jautājumiem. Un viņi veras vaļā tur jauniem un jauniem slāņiem ļoti daudz izziņas un atziņas par sevi. Un es izslēgšu ierakstu. Paldies tiem, kas skatījās ierakstā.